Sveicināti, cienījamie skatītāji! Kā jau ierasts, pastāstīšu jums par lielākajiem kultūras notikumiem Jēkabpils pilsētā turpmākajās 2 nedēļās. Un tā, no 21. līdz 29. aprīlim Jēkabpils pilsētas bibliotēka aicina uz bibliotekārajām stundām. Uz šīm stundām gan iepriekš ir jāpiesakās. Bet 21. aprīļa pievakarē, 16:00, Jēkabpils Tautas nama bērnu vokālo ansambļu koncerts. Bet 17:30 kolektīvās muzicēšanas koncerts Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā. Un tad jau klāt arī lieldienas. Šogad visus pilsētniekus un pilsētas viesus aicinām uz kopīgu pavasara atnākšanas svētku svinēšanu 24. aprīlī 14:00 Kena parkā. Lielās dienas saimnieks un saimniece parūpējušies par dažādām atrakcijām, tradicionālo šūpošanos, olu vārīšanu, krāsošanu, ēšanu, daudzīšanu un dažādām citām izdarībām. Būs arī amatnieku tirdziņš. Piebildīšu, ka līdz pat 30. aprīlim Jēkabpils galvenajā bibliotēkā apskatāmas 2 interesantas izstādes par lieldienu tēmu. Bet otrajās lieldienās, 25. aprīlī, Kruspils katoļu baznīcā 16:00 lieldienu koncertā skanēs Gabriela Forē rekvijēms un Georga Frīdriha Hendeļa koncerts ērģelēm ar orķestri. Ērģelnieces Daces Akmentiņas, baritona Riharda Millera, soprāna Montes Martinsones, 2 koru Mencendorfa nama jauktā kora Sonate un jauniešu kora Resono un Jēkabpils pilsētas kamerorķestra izpildījumā. Savukārt 30. aprīlī 18:00 Jēkabpils Svētā Miķeļa evaņģēliskā luteriskajā baznīcā koncertēs Pūtēju kvintets no Rīgas. Tā būs klasiskā džeza mūzika, un uz šo koncertu ieeja ir par ziedojumiem. Latvijas Republikas neatkarības deklarēšanas dienas priekšvakarā, 3. maijā 19:00 Tautas namā uz uzvedumu Jēkabmiesta stāsti aicina jauniešu radošā grupa Interālija un Jaunjelgavas vidusskolas deju kolektīvs Atvars. Uzvedums tāpis pēc Lūcijas Ķuzānes grāmatas Sens tik sens bija tas laiks motīviem. Bet pašā neatkarības deklarēšanas gada dienā, 4. maijā, 11:00 pie Tautas nama notiks Jēkabpils pilsētas Pūtēju orķestra koncerts. Bet 20:00 uz Vecpilsētas laukuma visi mīļi aicināti uz leģendārās grupas Pērkons koncertu. Uz abiem pasākumiem arī ieeja ir bez maksas. 7. maijā 19:00 Kruspils kultūras nams aicina uz saviesīgu vakaru. Laba pirmdiena sākas ar jautru sestdienu. Ar gaišu skatu uz dzīvi un veselīgu humoru apmeklētājus izklaidēs jautras parodijas par krievu estrādes zvaigznēm, dažādi pašdarbnieku priekšnesumi, konkursi un citādas izdarības. Biļetes maksā 3 latus un galdiņus iepriekš var pieteikt. Piebildīšu, ka līdz ar maiju klāt arī ikgadējais starptautiskais mākslas festivāls Mākslas dienas. Vairāk informācijas par to norisi, kā arī citām aktualitātēm meklējiet mūsu Jēkabpils pilsētas pašvaldības kultūras pārvaldes mājaslapā, kā arī presē. Tāpat sekojiet mums Twitterī un pilsētā meklējiet jauno māja flyeri ar jaunajām māja aktualitātēm. Paldies par uzmanību un uz tikšanos pasākumos!